Sveiki, skatītāji! Mēs atrodamies šeit Spicē, jo 1. jūnijā šeit notika bērnu dienai veltīts pasākums, un šo video atbalsta arī Samsung, un mēs runāsim par to, kā bērnu pasargāt ne tikai fiziski, bet arī digitālajā vidē, jo, kad es uzaugu, nebija tādu vietāluņu. Kristīnas laikos vietāluņi arī vēl nebija tīneidžeru un jauniešu un bērnu vecumā. Ričardam varbūt bija, un ar mani šodien kopā ir Kristīna, satura veidotāja, blogere un bērnu mamma. Ričards, kurš ir attiecīgi Samsung pārstāvis un produktu treneris, kurš palīdzēs vairāk tehniski parādīt to, kā mēs varam savos telefonos iestatīt bērnu režīmu, bērnu drošību un tā tālāk. Un Kristīna padalīsies pieredzē, kā tas ir vispār bērnus ievirzīt šajā te digitālajā pasaulē un drošībā. Un jā, tad, ja runā par vispār šo ierīču kontroli un visu pārējo, kā, Kristīna, tu ikdienā vispār skaties uz šīm te lietām, kā viedtelefons, digitālā pasaule un bērnu drošība? Redz, man šķiet, mums vispār jāsāk pašiem ar sevi, ar pieaugušiem, ka mums ir jāprot lietot ierīces droši, vai ne? Mums ir jāsaprot, ko mēs lietojam, kādu saturu mēs patērējam un patiesībā cik tas droši ir. Un tas, protams, arī izriet. Tam ir tālajošas sekas. Viennozīmīgi, tas skar mūsu bērnus. Un man šis ir svarīgi. Man ir 2 bērni. Mazajiem ir 9 gadi un meitai šogad būs jau 17. Tas jau ir gandrīz pieaugušais. Un redz, tur tās pieejas ir dažādas, protams. Ja, meitai man nav ekrāna laika ierobežojuma, bet tik un tā mums ir sarunas par to, ka hei, man šķiet, ka šobrīd tu par daudz patērē saturu. Man šķiet, ka tev vajadzētu arī darīt kaut ko citu. Un šīs sarunas ir, un viņi kaut kā arī ļaujās tam. Savukārt mazajiem, tur ir ierobežojumi, par kuriem mēs runājam. Viņš brīžiem, protams, protestē pret to. Bet, protams, kur mēs neprotestē, vai ne? Bet ir ierobežojumi, un viņa vietālrunī, jā, viņš to nevar vairs lietot pēc 8:00 vakarā. Mēs arī pieaugušie mācāmies to darīt, jā. Protams, viņam ir jautājumi, es nedrīkst, bet kāpēc tu to dari, jā? Līdz ar to mums arī tas ir jādara. Jā. Protams, mums ir Family Link iestatījumi, lai es zinu, ka tas saturs, ko viņš patērē, ka tas nav ļaunprātīgs, jā, ka tas ir droši. Un tik un tā mums ir jāpārunā, kas ir šis saturs, ko tu skaties, cik ilgi tu skaties. Un, protams, viņam ir ekrāna laika ierobežojumi. Tas ir tāpēc, ka viņš vēl ir mazs bērns. Jā, protams, tur vajag bišķiņu uzmanību. Un savukārt tīri tehnoloģiski arī ierīces ir gājušas uz priekšu, kur tu vari iestatīt dažādos veidos kurš patērē, un tad Kristīnas gadījumā ir pavisam jauns un gandrīz pieaudzis, un tad attiecīgi tie režīmi, piemēram, Samsung telefonos, ir bezmaz vai paredzēti šādām te dažādām grupām, vai ne? Nosacīti. Absolūti. Samsung ierīces ir labi piemērots gan vecākiem, gan vecāku bērniem, gan senioriem, un runājot par bērnu drošību, tad ir 2 foršas funkcijas. Viena no tām ir Samsung Kids un sadarbība ar Google un Family Link, kas ļauj kas ļauj vecākiem tad parūpēties par saviem nerviem un bērnu drošību internetā un telefonā. Es jau sākumā nedaudz ieskicēju to par mūsu potenciāliem pirmajiem soļiem viedtelefonos, bet idejiski, ja tagad skatās, bet ne ar mūsu agrāko prizmu. Kad būtu, jūsuprāt, tas ieteicamies vecums, kad bērnam vispār sākt parādīt, kas ir viedierīce un ko tajā darīt? Jeb nav tāda viena vecuma? Es zinu, es esmu salasījusies arī visādas pētījumus, protams. Te arī kaut ko rāda. Bet parādīt ir viena lieta, bet iedot lietošanā savu viedierīci, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Un man šķiet, arī brīdī, tad, kad mēs vecāki dodam viedierīci lietošanā bērnam, tam jānāk līdz ar noteikumiem. Ja? Tur ir jābūt robežām, un tur ir šie drošības iestatījumi, kas absolūti ir man šķiet pamats, lai mēs vispār iedotu bērnam vietālruni. Jo es zinu arī mana dēla draugus, kas ir viena vecuma, un es saprotu, ka viņiem nav nekādu limitu. Un par to mums arī ir sarunas, kāpēc tā, kāpēc nav nekādu limitu. Un līdz ar to, protams, ka viņš grib iet ciemos. Tāpēc, ka viņš zina, ka tur var aiziet pie kāda, kam nav limiti. Jā, vai ne? Bet, zini, tāda iepazīstināšana, man ir divējāda pieredze. Dēlam savus vietālrunis, viņš tika pie savu vietālruņa tad, kad sāka mācīties 1. klasē, un tie bija apsvērumi
tīri, lai mēs varam viņu sazvanīt. Es viņu sadabūt rokā. Jā, sadabūt rokā. Savukārt meitei 4. klasē, tad, kad viņa pati sāka iet uz skolu. Un līdz tam viņa īsti nemaz interesi neizrādīja. Redz, 2 dažādi bērni, ja? Lai gan mazais, jā, ir ļoti arī interesi tajā. Un tas, ko mēs esam sapratuši, ka tev ir jāpamana tā milzīgā interese par viedierīcēm. Un jāsaprot, kā to gudri izmantot, jo dēlam ir milzīga interese par to. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs sarūpējām viņam pulciņu. Pulciņu, kur viņš var iet mācīties, būvēt spēles, ja, kā tas notiek. Tā ir programmēšana. Ja? Līdz ar to viņš apmierina šo savu ekrānu laiku un arī kaut ko iemācās. Visu laiku vecākiem ir jābūt patiesībā modriem, bet es zinu, ka tāda pirmā iepazīstināšana ar viedierīcēm, tā ir krietni par agru. Bērns jau pavisam maziņš, jā, kurš vēl ir ratiņos, nereti tiek pie viedierīces. Jā. Tas ir tā, agru, kā daudz mēdz teikt, lētā aukle. Jā. Tu iedevi ekrānu un visu, un caurmērā tas, ko arī vecāki aizmirst, ir tas, ka tu jau iedod ierīci bez limitiem skatīties, un tur arī visādi netīši aizgāja, tur viss var spēlēt kaut kādu lomu, bet savukārt tad, piemēram, Samsung Kids ir tas, kur tu iedod jau gatavi tā kā sagatavotu ekrānu kaut kāda vecuma. Jā, tieši tā. Tad, ja mēs, piemēram, kā vecāki gribam iepazīstināt bērnu ar viedierīcēm, ar telefonu, uz savu telefonu, piemēram, lai mēs būtu pilnībā droši par to, ka bērns nepiekļūst nekādam nevēlamu saturam un viņam būs tikai tas, kas viņam ir nepieciešams, tad mēs varam savā telefonā aktivizēt Samsung Kids un ar drošu sirdi piešķirt savu telefonu. Un to es varētu arī es tieši gribēju teikt, vai tu vari to nodemonstrēt, jo Samsung Kids man kā pieaugušam telefonu lietotājam bija pirmā dzirdēšana, ka tāds ir. Man tas nav aktuāli. Un tad izrādās, ka tur bija jāies, tad tas parādās, bet tu to visu parādīs un nodemonstrēsi. Tātad Samsung Kids ir vienkārši lietotne vecāku telefonam, kas ir sastopama visos Samsung telefonos, kur ļauj bērnam izveidot tādu vidi, kur nav vispār nekā lieka. Kas tas ir, ko es te redzu? Tās ir kaut kādas spēlītas, kamera, internets, jebkas te ir? Jā, bērnam ir sava kamera, kur viņš var piekļūt tikai paša bērna radītiem video un fotosaturam, uzlikt kaut kādus smieklīgus efektus sev. Kaķausis tur un apmēram un tādā. Tieši tā. Tad viņam ir pašam sava galerija, kur viņš var piekļūt tikai sevis radītam saturam. Tālāk. Viņam ir viņa atļautie kontakti, kuram viņš var piezvanīt. Un viņam ir dažādas izklaides iespējas. Nozīmīgi, jo tas nozīmē, ka vai tas nozīmē, ka viņam arī piezvanīt var tikai tie, kuri ir iekšātais kontaktos? Nē, tas to nenozīmē. Bet izējošajos gan tas nozīmē? Izējošajos gan, jā. Tad viņam ir iespēja vecākiem tomēr ļaut kaut kādām lietotnēm piekļūt, kas ir ārpus Samsung Kids standarta pakas. Piemēram, ja mēs gribam, lai bērns var apskatīties YouTube, tad mēs to varam organizēt. Un mēs varam iestīt, cik katrai programmai mums ir paredzēts laiks. Un bērns no Samsung Kids nevarēs iziet bez paroles vai vecāku pirkstu nospiedumu. Līdz ar to mēs varam būt droši, ka tik ilgi, kamēr telefons atrodas pie bērna. Un šo pārsvarā izmantotu vecāki, tad, kad dod savus telefonus bērniem, viņi iet Kids režīmā un tur darbotos. Ok, interesanti. Nākamā lielā, jau mūsdienu īstenībā problēma, cik smieklīgi dažreiz sanāk. Mūsu jaunībā tās vispār šādas viedtelefoni un mākslīgais intelekts nebija pat sarunā iekšā, bet tagad mums tiešām arī bērnu kontekstā ir jārunā par interesi par mākslīgo intelektu, vai ne? Ir taču tāda lieta. Absolūti, jā. Vai ir, piemēram, Kristīna, tavā ģimenē kaut kādi noteikumi attiecībā uz mākslīgā intelekta lietošanu vai mājās, vai mājas darbos, vai skolā, vai kādās citās situācijās, jeb kā jūs šo organizējat? Jā, absolūti. Mazajam bērnam nav iespējas lietot mākslīgo intelektu mājas darbos. Mums vispār ir sarunāts, ka mākslīgais intelekts ir palīgs, jeb rīks, kas palīdz tev atrast kādu informāciju, bet tev ir jāsaprot, kā tu to pielieto. Ja? Mājas darba pildīšanā īsti nē. Es esmu par to, ka ir pašam jāmācās un pašam arī jātiek galā ar saviem uzdevumiem un tam
ir liela nozīme, lai tiktu pats galā bērns ar to. Tāpat arī mēs pieaugušies, arī esmu students, es arī studēju, un es mēģinu cik vien iespējams ar saviem spēkiem, nu, tas man nāk par labu, jo es to daru sev. Vai ne? Bet, protams, ka ir interesē par mākslīgo intelektu, bet šobrīd dēlam, kuram ir 9 gadi, tas vairāk ir par tādu, ko es ar to varu uzradīt. Jo Samsung vietālruņos ir iespējas, ka tu vari uzzīmēt kaut ko, un tas pārtop par mākslas darbu, piemēram. Viņam ir vairāk šādi interesi, vai arī viņš, piemēram, redz kādu video, viņš jautā, vai tas ir AI? Un tad arī mums, pieaugušiem, ir jāsaprot, vai tas patiesi ir AI, vai tas ir īsts. Un šķiet, tā problemātika, ko tu pieminēji, ir jāspēt atšķirt, kas ir īsts un kas nav īsts. Un es nezinu, vai mēs tā pilnvērtīgi vēl spēsim to izdarīt. Paliek vien grūtāk. Paliek vien grūtāk, bet ir arī kaut kādas lietas, un es saprotu, cik man informācija ir nonākusi uz mani. Android strādā pie tā, ka nākamajās, tā skaitā Samsung ierīcēs ar nākamajiem Android atjauninājumiem būs jau iestrādātas aizsardzības metodes iekšā, kuras tev ļaus, vai telefons, ko tev teiks, ka video materiāls, kur tu skaties, ir mākslīgā intelekta ģenerēts. Protams, tad, kad tas iznāks, tad arī tikai varēs reāli zināt, cik tas strādā vai nestrādā, bet idejiski pie tā tiekot strādās, līdz ar to Android telefonu īpašnieki priecājieties, Appleisti, kā saka, kā vienmēr, Apple un mākslīgais intelekts paliekat, gaidat. Bet, piemēram, Family Links un drošība kaut kā var ietekmēt vai ierobežot mākslīgā intelekta lietošanu telefonos, ja tas mākslīgais intelekts un šie te Kids Mode un Family Link, tas gluži tā kā paralēls pasaules. Jā, vispār ar Family Link vecāks var ļoti detalizēti iestatīt, kādas lietotnes, kādi pakalpojumi vispār bērnam ir pieejami. Tā skaitā tas attiecās arī uz mākslīgo intelektu. Var iestatīt, ka kaut kāda konkrēta spēle vai konkrēts sociāls tīkls ir pieejams 15 minūtes dienā. Jā, tas tā kā saka, tikai brīvajā laikā, ārpus skolas un naktī arī, protams, telefons, tad var iestatīt, ka tas nav pieejams izmantošanai, izņemot tie ārkārtas kontakti. Un to visu var iestatīt pats vecāks no savu telefonu diezgan ātri un vienkārši izmantojot Family Link lietotni, kuru var uzstādīt Google Play veikalā. Šī lietotne izskatās šādi. Family Link. Mēs varam vaļā un varam diezgan sīki iestatīt visu, ko mēs vēlamies. Family Links darbojās uz konkrēto ierīci līdzīgi kā Kids Mode, kā papildus konsa virsū, tāda ādiņa, ja tas kaut kā izmaina jau būtībā savu telefonu. Šajā gadījumā telefons vispār vizuāli nekā nemainās. Tas ir parasts telefons, tikai ar pāris ierobežojumiem, kurus tad vecāki vai ne pāris, īstenībā varbūt arī daudz ierobežojumu. Katrā ziņā vecākam ir vienmēr iespēja to visu mainīt un pieņemt lēmumu un vispār arī pa dienu uzspiest vienu taustiņu. Bet šis būtu, piemēram, idejiski tavs telefons, kurā tu atver Family Link un nodot kādam tālāk, ja tu iestati jau kā pilntiesīgam bērnam savu telefonu lietošanā ar Family Linku. Tā iestīšana izskatās sekojoši. Piemēram, mēs, kā vecāks, iegādājamies bērnu pirmo telefonu. Pieņemsim, ka tas ir A56. A-sērija bērniem ir tas labs tāds entry levels, kur tev nav jāizmet pārāk daudz, ņemot vērā arī bērnu tendenci tomēr būt aktīviem un nepievērst lietu drošībai pietiekamu uzmanību, jo man dēls arī pietiekami saplēš telefonus, man tā liekas reizi gadā ir jāmaina, un tad tie nekad nav nekādi flagmaņi, tie ir tādi, kur šo es vēl varu norīt. A-sērija, piemēram. Tad līdzīgi tad A-sērija, šajā gadījumā A56. Kas ir jādara? Tad tu droši vien arī kā vecāks, kad bērnam šo telefonu iestat, ir jāizveido Google konts, var izveidot arī Samsung kontu un var uzreiz norādīt, ka tas ir bērnam. Un attiecīgi tu šo bērnu Google kontu piesaisti pie sava Google konta. Un visu, ko viņš dara, es tā kā savā telefonā apstiprinu, vai viņš varēs vai nevarēs. Bet Family Links ir... Un tas jau ir uzreiz integrēts pašā telefonā. Neko papildus nav nepieciešams lejuplādēt. Mēs dodamies uz iestījumiem, pinam zemāk un redzam tādu sadaļu digitālā labsajūta un vecāku vadību. Spiežam virsū un tālāk tad Family Link vecāku vadību. Mums ir opcija, kur mēs uzspiežam un tad attiecīgi varam visu iestatīt. Tas ir vienkārši. Zin kā, tas nav tik sarežģīti izdarāts. Es pieļāvu kardinālo kļūdu neiestatot telefonu uz šo, un man attiecīgi šie visi soļi ir izpalikuši, ko es ļoti nožēloju, jo manam ir 14, un šo vajadzētu visdrīzākais atgriezt, bet tagad man būs jāsāk tā neveiklā saruna, ka
es tev draudziņi ierobežošu. Nu, zini kā, mēs arī baigi koncentrējamies uz to, nu, ka tā ir kontrolēšana, ka tā ir ierobežošana, bet patiesībā tā ir pārvaldība. Es to sauktu par pārvaldību. Protams, ar pusaudzi jau ir pavisam citādāk. Mums vecākiem ir jāmācās uzticēties pusaudzim, un tas, ko viņš dara interneta vidē, jā, tur jābūt kaut kādam uzticības kredītam arī, protams, bet tāpat laikā mums arī ir jābūt tādām atklātām sarunām par to, kas tur notiek un kas vispār ir drošība internetā, un ka tur ir cilvēki arī ar nelāgiem nodomiem, un ka kāds kaut kur var mēģināt tevi aizvilināt uz kādām citām platformām, prom no tām, kas ir drošas. Un ar pusauģiem ir jābūt tieši tādām pašām sarunām arī kā ar maziem bērniem, protams, pielāgotām vecumposmam, bet tāda uzstādīšana man nešķita grūti Family Link iestatīt. Tas nebija nekas, tu skaties, tu vērtē, kuru lietotni tu atļauj lietot, cik ilgi. Nu, piemēram, manam dēlam ir ekrāna laika ierobežojums. Sākumā viņam bija stunda, un viņš, protams, par to ļoti priecājās, bet tas, ko mēs pamanījām, viņš nāca mājās no skolas, un viņu vairs vispār absolūti nekas neinteresē, ne rokas nomazgāt, ne paēst kaut ko, viņš apsēdās dīvanā, viņš saka, kā, man ir šī stunda, viņš to visu stundu arī patērē saturu, un es saprotu, hei, te ir vajadzīga saruna, te kaut kā citādāk ir jāplāno, un šobrīd viņam ir 15 minūtes dienā, bet mums ir arī citas Samsung ierīces, mums ir televizors, kuru lielo multeni var noskatīties, ja? Un tas nav tā, ka viņam būtu pilnīgi viss atņemts, bet... Ir sadalīts pa citām arī, kā saka, daļiņām, kur to uzmanību nevis vienkārši mazajā vienā ekrānā. Jā, jo smadzenēm tas ir milzīga slodze nepārtraukti patērēt video saturu lielā apjomā. Un tāpēc ir vajadzīgi šie ierobežojumi, bet tā ir tāda pārvaldība. Man šeit arī par Family Link, ja mēs runājam, ka mēs kā vecāki zinām, ka viņš ir aizgājis uz policiju. Viņš nav aizgājis kaut kur citur, vai ka viņš ir atnācis mājās. Un mēs nedzīvojam ārkārtīgi drošā pasaulē. Nu, diemžēl, ja, ir arī ļoti daudz sliktu cilvēku. Un es, kā mamma, jūtos droši, ja man atnāk ziņa, ka viņš ir atnācis mājās. Vai ne? Tur nav vajadzīga tā atskaitīšanās sistēma. Ja? Tu noteikti man piezvani tad, kad tur atnāc. Tu noteikti izdari to, ja? Kad atnāk ziņa, atnāk paziņojums. Un līdz ar to šādas lietotnes ir vienkārši brīnišķīgas, kas atvieglo mūsu ikdienu, mūsu dzīvi. Jā, bet es uz to neskatītos uz tādu kā kontrolēšanu, bet uz pārvaldību. Tāpat laikā fiziskās drošības kontekstā var nedaudz runāt vairāk par kontroli, jo vismaz Samsung piedāvā vairākus veidus un vairākas ierīces, kuras savā starpā šajā ekosistēmā ir viegli izsekot fiziski, vai ne? Pastāsti lūdzu vairāk, kas ar ko, kādā veidā, kur ir meklējams. Jā, tātad mums ir vairākas opcijas. Kā mēs varam atrast bērnu vienu gadījumā? Jā, mēs viņu gribam sāksim atrast, ja? Vajag atrast bērnu. Nenostrādā, neatnāca paziņojums, bet vajag atrast. Jā, tad Family Link lietotnē mums ir iespēja redzēt bērna reālo laika atrašanās vietu. Vienīgi svarīga nianse, ka bērna telefonam ir jābūt savienojumam ar internetu pieejamam. Bet tas ir, kā saka, mēs tagad runājam par scenāriju numur 1, bet vēl būs dažādi citi scenāriji. Viens ir Family Linkā. Bērniem jābūt kaut kā savienotam vai ar mobilajiem datiem vai ar citiem datiem, tur Wi-Fi kaut kur. Jā, tieši tā. Mēs varam iestatīt kaut kādas konkrētās lokācijas, par kurām mēs saņemam paziņojumus. Ja bērns ir ieradies uz skolu, mēs saņemam paziņojumu. Ja bērns ir ieradies mājās, saņemam paziņojumu, kas ir ļoti patīkami. Kas ir tas, par ko Kristīna tikko runāja? Bet bieži vien mēs paši un arī bērni nav aprīkoti tikai ar telefonu. Mums ir vietpulksteņi, mums ir austiņas. Un, ja tās mēs kādreiz kaut kur nozaudējam, tad mums ir SmartThings Finder, kuru palīdzību mēs tad varam redzēt, kur tad atrodas mūsu viedās ierīces. To es jums labprāt arī nodemonstrēšu. Un ir jau arī vēl Samsung SmartTag, kas arī taču iet visā šajā... Tieši tā. Kas ir, piemēram, es tā idejas konceptuāli domāju, ja, piemēram, telefons ir viena ierīce, bet, piemēram, pulkstenis ir par šerpu vēl, vai planšete vēl papildus ir par šerpu, tad tāds SmartTags ir tāda ļoti budžetam draudzīga arī alternatīva, kur iemeti somā vai pie atslēgām pielikt vai vēl pie kaut kā, un tad... Jo ceļošanai arī tas ir ārkārtīgi noderīgi, ja? SmartTags ir super ierīce, un kas, diemžēl, nebija maniem vecākiem. Es cik reizes esmu pazaudējis sporta somas, kaut kādus peldēšanas pieradumus, un ja man būtu tur iekšā SmartTags, tad man vecāki varētu vienkārši atrast, kur tad man peldēšanas soma ir palikusi. Man starp citu SmartTags ir ielikts mašīnā.
noslēpts. Jā. Nu, kā tāds lētājs budžeta izsekotājs, lai tur nav jāliek GPS iekšā un tā. Tieši tā. Bet tā tad mēs novirzījāmies nedaudz, tie, kas skatās kanālu, zina, ka tas nav retums. Mēs atgriežamies pie SmartThings Find, kas ir scenārijs numur 2. Scenārijs numur 2, jā. Tad es varu redzēt manam kontam piesaistītās ierīces, tā skaitā arī ģimenes locekļu vajadzības gadījumā, kur tās atrodas. Nu, piemēram, šobrīd mans telefons atrodas spicē, kur arī atrodamies mēs. Jā. Bet savas austiņas pēdējo reizi esmu redzējis mājās, mans telefons ir redzējis, un visas 3 manas austiņas, kas man ir, atrodas arī mājās, gan Buds 3, gan Buds 3 Pro, gan Buds FE. Neko neesmu paņēmis līdzi. Un kas ir svarīgi, ja es būtu paņēmis līdzi un tās aktivizējis vai atstājis kaut kur un būtu kāds Samsung lietotājs garām pagājis. Bet tas ir Samsung vai Android? Tieši Samsung. Tieši Samsung lietotājs būtu pagājis garām un viņam ir ieslēgts telefonā. Tas, kas visbiežāk mums ir ieslēgts, tie ir mobīlie dati, GPS un Bluetooth. Tad viņš pats nemanot man padotu ziņu, ka manas austiņas vai mašīna tavā gadījumā ir redzēta pēdējo reizi šajā stāvvietas daļā. Un tad pēdējā opcija, nevis SmartThings Find, bet Samsung Find, kas ļauj jau tā padziļināti atrast ierīci, ja nu tā patiešām ir pazudusi. Man pašam salīdzinoši nesen bija gadījums, kad es taksī atstāju savu telefonu. Un tad ar Samsung Find es varēju pirmkārt liekt iespēju kādam manu telefonu izslēgt. Es varēju nomainīt manu PIN-kodu ekrānu. Es varēju padot skaņas signālu taksistam, jo manam telefonam bija izslēgta skaņa. Un tādā veidā es ātri vienu telefonu atradu. Un uz pašu ekrānu es iesaistīju manu kontaktus, lai taksists var ar mani sazināties. Un to pašu darīt var arī ar bērnu telefoniem. Tas ir pazudis. Man bija savukārt arī nesen gadījums arī ar atstātu telefonu tiesa lidmašīnā beņķī, un es jau biju cauri drošības kontrolē un cauri bagāžai, un tad es tikai mēģinot izsaukt taksi, atcerējos, ka nav. Un tajā gadījumā, tā kā tas bija mans telefons un man nekā cita izņemot datoru nebija, es teiktu, ka vēl parādījās 4. iespēja Google Find, kur es atvēru līdzīgi kā Find Mājā. Pārlūkā atvēru Find My Android, un tad es tur sāku pīkstināties tur ļoti traki apkārt un beigās atnest telefonu, kas bija pārkāpjot, protams, visus viņu iekšējās kārtības noteikumus, kā tas notiek, jo ar parastiem Lost and Foundiem tur atnāciet rītā, tur savāksiet un tā tālāk, bet nu, tas telefons tik skaļi tur deva džezu, ka viņi izdomāja labāks atnesīsim viņam uzreiz un tā. Jā, mans dēls aizmirst savu telefonu Šrilankā. Bet telefons nonāca veiksmīgi atpakaļ Latvijā, mums to atveda. Jā. Bet ātri vai tomēr bija jāpagaida? Nu, pēc nedēļas mūsu telefons atlidoja atpakaļ uz Latviju un nonāca mūsu rokās. Viņš to bija atstājis viesnīcas istabiņā zem Pilvena. Nu, skarbi. Jā, bet beigās redz, ka tomēr var atrast un ierīce nonāk pat vispār no citas pasaules malas Latvijā. Jā. Tas ir forši. Un tad interesanti daļai saistošs jautājums. Ričard, kurā no abām meklēšanas ierīcēm tu varēji, piemēram, visu to ceļojumu ceļu izsekot? Tas bija vai nu SmartThings Findā vai Samsung Findā, bet tu varēji redzēt iepriekšējos tos punktus, kur tā ierīce tā kā ir, vai tags ir bijis piereģistrēts, un tu tur bezmazliet var atsakot celiņu apkārt. Katrā ziņā ar savu mašīnas SmartTagu tā esmu pāris reizes skatījies, kur kustās vairāk, gan ar domu, ka, ja tev noklīst, tad tu vari, un iespējams tas ir tikai SmartTag kontekstā, pastīties tos pēdējos pieturas punktus un apmēram secināt maršrutu, kā tas device ir kaut kur dzīvojies. Jā. Fun facts. Šis ir interesants jautājums. Ja mēs runājam par telefonu, kas ir nozaudēts, mēs gluži neredzam ar Samsung Find maršrutu, bet mēs redzam reālā laika atrašanās vietu. Piemēram, manā gadījumā es redzēju, ka taksis brauc uz citu Rīgas galu, pieņem droši vien nākamos pasažierus, ja? Un es varēju, principā, braukt taksistam līdzi ar savu mašīnu un to telefonu, un to taksistu noķert. Bet runājot par SmartTagu, ja mums būs līdzi kāds nevēlams SmartTags, kas nav mūsu, tad gan mēs varēsim saņemt paziņojumus savu telefonu, automātiski mēs saņemsim paziņojumu un redzēsim, ka pēdējās vairākas stundas ar mums šajā te lokācijās ir bijis ilgstoši cits SmartTags. Tā gan ir tāda
viena papildus drošības funkcija, lai nav tā, ka tavā mašīnā ir ne tikai tavs smarteks, bet arī 6. Bet arī Vēl kaut kāds smarteks, pielicies klāt, tā pēkšņi. Ar ļaunu nodomu, tieši tā. Jā. Bet tad kopumā īstenībā rezumējot, tad tā arī sanāk, ka ir diva veida drošības bērnu kontekstā. Viena ir vairāk šī emocionālā un tā vide, kurā viņš atrodas, kur ir ne tik daudz kontrole, bet pārvaldība ar Samsung Kids, ar bet ar Family Link, Samsung un Google šiem iestatījumiem. Un otra ir tā fiziskā drošība, kā atrast, jo kaut kā šogad pārāk daudz ir bijis ziņu par pazudušiem, nokļudušiem bērniem, kur idejiski ir tik pieejamas ierīces mums visiem, sākot ar pārdesmit eiro tagiem, kurus iemest somās vai pie atslēgām vai tā tālāk, līdz pat normālām ierīcēm ikdienas lietošanai, kuras var sasetupot un salikt. Ja tev īsi būtu jārezumē vai jāiedrošina, teiksim, mūsu paaudzes cilvēki, kas nav pirmkārt paši izauguši ar šādām ierīcēm, bet ir jāmācās vai nu runāt ar bērniem, vai pašiem to apgūt, kaut kādi padomi vai ieteikumi vai iedrošinājumi, kāpēc iet un spērt to soli un runāt ar bērniem un stāstīt par šo pārvaldību un visu un tā. Man šķiet, mums vispār jāsāk arī ar tādu sevis izglītošanu. Zini kā, mēs ne jau ar tādu vienaldzību nereti iedodam bērnam ierīci, un lai viņš pats ar visu tiek galā, mēs iespējams neprotam uzstādīt šos iestatījumus. Un tad nāciet uz Samsung veikalu, un tad vienmēr ir eksperti, kas var to palīdzēt izdarīt, vai ne? Tas, ka mēs kaut ko neprotam, un tāpēc atļaujam bērnam vienkārši aiziet tādā pašplūsmā ar ierīču lietošanu, tas nav īsti spēcīgs arguments. Ja? Mēs varam atnākt uz veikalu un palūgt padomu. Paklau, es gribu, jā, es mācos, palīdzi man, vai ne? Iestājās tā latviešu mentalitāte, bet man ir kauns iet un lūgt kādam palīdzību, jo es taču esmu tētis, kas nopirka tur telefonu, es nemācēšu, un kā tad es tur izskatīšu. Jā, kaut kur jau droši vien tas arī spēlē. Tam ir nozīme, bet pie malas. Tam nav tā. Iedomājieties, jā, cik lielu spēku mēs piešķiram šai neērtuma sajūtai, ja? Kas pārņem tādu bērnu drošību. Jo īstenībā tās tehnoloģijas tik ātri attīstās, ka ir pilnīgi ok, ja par kaut ko mēs neesam informēti vai kaut ko tajā brīdī nezinām. Ja tīpaši šodien mēs uzzinājām, ka ir 4 scenāriji, kā vispār fiziski sekot līdzi ierīcēm. Ir 2 scenāriji, kā iestatīt telefonus tā, lai tie būtu bērniem droši un teiksim tā, no vecāku perspektīvas kontrolēti pārvaldām, lai to nebūtu jāuztraucās, ka aizies kaut kādos nepareizajos čatos vai sāks kaut kādas nepareizas spēles spēlēt un tā, ka ir jārunā par. Jo redz, es ar Samsung strādāju jau vairākus gadus, un tad, kad iznāk jaunās ierīces, mums arī ir treniņi. Mēs ar Ričardu sēžam, klausies, pagaidi, es nesaprotu, jā, paskaidro. Es kaut ko izdaru, ka nē, man kaut kā nesanāk, parādi lūdzu man vēlreiz, kas tas tāds bija. Es arī mācos lietot. Vai ne, no tā ierīce, kuru mēs vai nu iegādājamies sev vai bērnam, lai mēs to spējam arī tā pilnvērtīgi lietot, tā gudri izmantot, jo reizēm mēs iegādājamies jaudīgāko vietā, un mēs īstenībā tā kā nemaz neizmantojam visas tās iespējas, kas tur ir dotas, un tur ir dotas, jā, ne tikai tādas plašas iespējas, bet reizē arī pasargāt bērnu, un sarunas par tādu drošību ir absolūti būtiskas mūsdienu pasaulē, kurā mēs dzīvojam, jo mums ir jādomā ne tikai par tādu fizisko drošību, kas notiek, ka bērns viens pats dodas, piemēram, uz pulciņu vai tādā fiziskā pasaulē, bet arī šī paralēlā pasaule, kas ir internets un kas tur notiek, un tur ir ļoti daudz cilvēku ar ļauniem nolūkiem, kuri to vien gaida, kā kādu kaut kur ievilināt, vai ne? Un tāpēc mums ir šīs sarunas. Šīm sarunām ir jānotiek, un man šķiet, nedrīkst tā vienkārši bērnam iedot, es te uzdāvinu dzimšanas dienā vai ir sācis iet skolā, lūdzu ierīce, kurā ir atvērta visa pasaule. Jā. Man šķiet, tā ir tāda mūsu atbildība, tāpēc, ka bērns vēl ir mazs, viņš, protams, nelimitēs savu laiku. Mums pieaugušiem ir ārkārtīgi grūti limitēt laiku viedierīcēs, vai ne? Mēs mēdzam aiziet tādā cilpā, aizskrolēties, kuru vēl bērnam, kuram šīs vadības funkcijas vēl tādu apturēt sevi, stopēt, vēl nav attīstījušās, vai ne? Tieši tā. Jā, tā pozitīvā ziņa par šiem visiem risinājumiem, gan Family Link, gan Samsung Kids, gan Samsung Find vai SmartThings Find, šie risinājumi ir izstrādāti priekš cilvēkiem. Tie ir izstrādāti tā, lai tos būtu viegli izmantot, viegli iestatīt un lai tas neaizņemtu daudz laika. Jā, tas nav grūti. Goda vārds. Jā, es arī esmu mamma un es neesmu super tehnoloģiju guru. Ja? Tieši tā nav raķešu zinātne, tāpēc tie, kas vēlas, es iesaku izmēģināt katru no šiem rīkiem, saprast tā galvenos iegūmus.
Un, ja nu kas, protams, tad Samsung veikala foršie darbinieki jums būs palīgi un palīdzēs tos pēdējos iestatīšanu. Tos pēdējos metrus veiklai ir tieši tā un atbildēt uz jautājumiem, jā. Ok, tad es jums teikšu sirsnīgi paldies par šo sarunu un bērni klausat vecākus un vecāki runājat ar bērniem par ierīču lietošanu, jo tas nav, lai kaut kā jums ierieptu vai kaitētu, tas ir tikai un vienīgi par drošību, jo mūsdienās ir tik daudz apkārt dažādu faktoru, kuri var ietekmēt ne tikai aizvest kaut kur neceļos, bet īstenībā arī, to mēs šodien pat vēl neparunājam, bet izmantot bērnus kā vidutāju krāpšanās. Tur nofočēt tur bankas karti tādu un vēl kā. Par to mēs šodien nerunāsim, bet varbūt kādā no citām epizodēm. Jebkurā gadījumā paldies jums un rūpēsimies par bērniem un arī par savu sirdsmieru. Paldies, ka tu par to runā. Paldies. 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 Atā.